Šoziem Latvijā sniega un arī ledus kārta upēs ir krietni biezāka nekā citus gadus. Lai gan pāli ir sezonāla parādība, to attīstība šogad var būt straujāka nekā ierasts. Tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot brīdinājumiem un laikus sagatavoties iespējamai ūdens līmeņa paaugstināšanai. Mēs ļoti labi varam prognozēt aptuveni 3 dienas uz priekšu laikapstākļus. Ilgāku laiku prognozēt ir grūti. Tas, vai mums būs pali vai plūdi, to izteiks kāds ir pavasaris, jo zivu mēs jau zinām. Ja pavasaris būs tāds kā šobrīd, pa dienu mazliet plusi, naktī mazliet mīnusi, ļoti, ļoti mērens, nav nokrišņu, tas ir labākais, kas var būt, ja mēs nevēlamies plūdus. Ja tieši pretēji, kā 2013. gadā mums būs straujāks siltuma vilnis, lieli nokrišņi, tad jau mēs esam tādā bīstamā teritorijā. Ministrijā norāda, ka ledus spridzināšana šobrīd nav plānota. Iepriekšējā pieredze rādot, ka šāda rīcība nereti radot vairāku risku nekā ieguvumu. Jaunums šajā sezonā pēc nepieciešamības valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus par iespējamiem plūdu draudiem brīdinās arī ar šūnapraides paziņojumiem. Tie tiks izmantot situācijās, kad svarīgi operatīvi sasniegt konkrētas teritorijas iedzīvotājus. Plānota 3 līmeņu brīdinājumu sistēma. Dzeltenais līmenis aicinās saulēcīgi sagatavoties iespējamam plūdu riskam, oranžais mudinās rīkoties un veikt drošības pasākumus, savukārt sarkanais brīdinājums nozīmēs, ka rīcība jau ir obligāta. Piemēram, jāatstāj aplūstošā teritorija vai jāevakuējas. Iedzīvotājiem vajadzētu arī saprast to, ka ir nepieciešama viņu līdzsadarbība šajās situācijās, lai mazāk apdraudētu gan viņus pašus, gan mūsu darbiniekus. Nākamnedēļ siltāks gaiss solās ieplūst no dienvidiem, un līdz ar to sāks kust viss, kas līdz šim bijis sasalis. Sniegs, kas mēnešiem krājies laukos un mežos, pārtaps straumēs, grauji piepildīsies, bet upes kļūs platākas un steidzīgākas. Atbildīgie dienesti aicina labāk sagatavoties uz plūdiem nekā negatavoties nemaz. Tāpēc dienesti atgādina, labāk lieka piesardzība un gatavība nekā nepatīkama pārsteiguma brīdī, kad ūdens jau pie sliekšņa. Madara Līcīte, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.